Sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji mūsu kārtējā aprita prasmes epizodē. Paldies jums liels par iepriekšējiem skatījumiem un par labajiem komentāriem, ko mēs esam saņēmuši, un tas mums liek strādāt un darīt vēl vairāk. Un šodien pie mums studijā viesojas Agnese Rakovska, Sveiciens. Kurā, teiksim tā, lielākajai daļai sabiedrības vairāk ir pazīstama kā mūziķe, saistīta ar Trijānas parku, un man atmiņā stāv savulaik, manuprāt, ļoti veiksmīgā sadarbība kopā ar maistro Raimondu Paulu un arī ļoti daudziem citiem projektiem. Bet varbūt man ir tāda maza pārliecība, ka Agnesi varbūt daudzi nezina kā uzņēmēju un tieši saistītu arī ar sociālo uzņēmējdarbību. Un šī raidījuma tēma mums ir ilgspējīga sociālā uzņēmējdarbība, tāpēc mēs pieņemam lēmumu arī uzaicināt Agnesi. Agnese, pastāst, ar ko tu tagad ikdienā nodarbojies? Tieši šodien gatavojam pēdējo astīšu, kā saka, un mazo darbiņu, tādu, kā viss ir jāsagrupē, jānodod, jo gribās to gadu tā skaisti noslēgt. Un mums ir daudz arī skaisti plāni uz nākamo gadu, un Zvaigznājā tāpēc ir ļoti liela rosība. Mums ir nofinalizēti 2 lieli projekti. Viens no tiem ir saistīts ar metodisko materiālu nodošanu, tad no 7. līdz 12. klasē digitālo tehnoloģiju izmantošana mūzikas stundā. Šie radošie uzdevumi ir pabeigti, viņi ir mūsu mājaslapā. Visi interesanti viņus var apskatīt un izmantot un darboties. Šis bija ārkārtīgi liels posms, un es priecājos, ka viņš ir noslēdzies. Un otrais, esam iesākuši arī Zvaigznāja klases pielāgošanas procesu speciālai izglītībai. Un tas ir tāds jauns lauciņš, un ļoti interesanti bija skatīties, kā digitālo tehnoloģiju var lietot jaunieši no Strasdmuižas. Tā bija tāda unikāla pieredze, un gribās arī šiem bērniem dot iespēju izmantot šo tehnoloģiju un skatīties, kā mēs varam šos procesus adaptēt. Tā kā tādi 2 lieli, skaisti noslēgumi, bet arī sākumi kaut kam lielākam. Tu kaut ko par konferenci minēji pirms ieraksta, kas tas būs par lielu notikumu. Jā. Tas ir tas lielais nākamais solis, un Zvaigznāja klase ir rīkojusi 3 dziesmu hakatonus, kuros piedalās šīs skolas, kurās digitālās tehnoloģijas ir ieviestas. Un kaut kā tā viss dabīgi attīstās, un arī starptautiskā sadarbība šobrīd ļauj mums realizēt 21. martā pirmo starptautisko mūzikas izglītības konferenci. Mēs viņu drosmīgi arī nosaucām tādā, ne latviskā vārdā, ICME, International Conference on Music Education, un mēs vēlamies pieturēties pie tā, ka šī starptautiskā sadarbība ir būtiska, un vēlamies latviešu skolotājus iedvesmot, vienkārši skatīties uz mūzikas priekšmetu plašāk. Mums ir jau apstiprināti 8 valstu delegāti. Tie ir mūzikas industrijas eksperti, tie ir izglītības eksperti. Tā kā es esmu ārkārtīgi saviļņota, ka viss ir tā ļoti skaisti akumulējies, un mēs tā jaudīgi sāksim vispār nākamo gadu. Un tu minēji, ka tā ir pirmā Latvijā, ja es pareizi sapratu? Man ir tāda aizdoma, ka tā varētu būt. Mēs nepretendējam uz šo titulu, varbūt kaut kas ir noticis līdz šim, bet tā kā es šajā lauciņā esmu relatīvi nesen, tad man tas viss ir jauns. Un man tā ir pirmā starptautiskā mūzikas izglītības konference. Tā kā gaidīsim visus, 21. martā. Un būs arī, mēs viņu saucam par tādu 3 dienu mazo festivālu, jo dienu pirms mēs vēlamies interesantus vest tādā kurzemes izpētes braucienā, lai dibinātu kontaktus. Angliski to sauc par networking un research, un mums liekas tas svarīgi. Un mums būs arī radošā dziesmu rakstīšanas nometne skolotājiem, jo vispār jau tiem skolotājiem arī ir jānodarbojas ar jaunradu, vai ne, un jābūt radošiem. Ļoti laba kombinācija mūsdienās ir tā saucamā konferenču veiksmes atslēga, ka jābūt ir izglītībai un jābūt ir izklaidei. Liekas, ka ļoti veiksmīgi izdevies ir. Kurzem noteikti būs lieliska vieta, kur izklaidēties. Un kurā vietā tieši? Jā? Mēs vēlamies uztaisīt šo zelta tādu 3 stūri. Viņi sauc Kuldīga, Jūrkalne un Liepāja, un apvienot gan dabas, gan kultūras punktus kopā ar, protams, izglītības centriem. Jā, un tagad attiecīgi ikdienā tu vadīji sociālo uzņēmumu Zvaigznāja komandu, un es arī dibinātāji. Ja? Vai tu vari lūdzu pastāstīt, kā tad šis radošais ceļš no skatuves aizveda tevi tieši līdz sociālajai uzņēmējdarbībai?
Tas noteikti nebija nekas plānots. Es, protams, vienmēr gribu domāt, ka es beigās labi saprotu, ar ko es nodarbojos un ko es daru. Bet tu tur vari, kā tur bija tas teiciens, tu vari plānot, ko tu gribi, bet augšā ir cits pasmiesies. Jā, un man liekas, ka tas ir ļoti forši arī ļauties un nonākt tādā vidē, kas ir saistīta ar mūzikas industriju, jo pirms jebkuras industrijas ir izglītība. Un es ļoti ceru, ka vispār tādā valsts līmenī izglītība kā tāda tiks pacelta tādā jaunā līmenī, ja mēs runājam par tādu skolotāju prestižu jautājumu. Un atgriežoties no Somijas pieredzes, tur vienkārši var just enerģētiski, ka tie skolotāji tajā skolā viņi jūtās labāk, viņi jūtās kaut kā tā ļoti... Es negribu teikt, ka viņi varbūt ir mazāk noslogoti vai vairāk atpūtušies, bet viņi vienkārši, arī pēc intervijām atzīst, ka jā, viņiem daudz kas apmierina, gan alga viņiem liekas laba. Un tas, laikam, ir tas pedagogu profesijas prestižs, ar kur mums noteikti vajadzētu izvirzīt kaut kādu stratēģiju tajā. Un, starp citu, es esmu pat nospraudus mērķi, ka es gribu konferencē uztaisīt darba grupu. Darba grupa sastāvēs no vecākiem, pedagogiem, skolāniem un vēl varbūt citām pusēm. Bet mēs gribam saprast, kā mēs varam padarīt šo profesiju, kā mēs viņu varam pacelt, kā mēs varam uzlabot arī attiecības starp vecākiem un skolotājiem. Jo tur tas mobbings notiek visādos virzienos īstenībā. Un nav tā, ka jaunā paudze ir baigi motivēta strādāt skolas vidē. Redz, un te mēs nonākam pie tā, ka... Bet es nezinu, vai es atbildēju to jautājumu. Tu īstenībā atbildēji ļoti pareizi, un mēs arī tā kā tas bija domāts, jo nākošais jautājums saistās tieši ar to, kurā brīdī tad tu saprati, ka tu ar savu popularitāti patiešām vari ietekmēt sabiedrības domāšanas maiņu. Jo tas, ko tu tikko minēji par skolotājas prestižu, to var izmainīt patiešām ar sabiedrības attieksmes maiņu. Jo mēs redzam, ka sociālos tīklos un daudz kur citur nepārtraukti tiek runāts par to, ka skolotājiem ir zemas algas. Skolotāji skolās tiek pazemoti. Skolotāji strādā ārkārtīgi liels stundas un tā tālāk. Ja? Kur bija tas brīdis, kad tu saprati, ka tu vari šo mainīt un tu vari palīdzēt mainīt to domāšanu? Es ceru, ka es varu palīdzēt. Es apzinos to, ka šī ir ļoti liela un tāda sarežģīta problēma, jo tā iesaistīto pušu matrica saucamā, viņa ir ļoti komplicēta. Centrā tur ir šis te bērns, kas ir pakalpojumu saņēmējs, bet tur ir dažādas arī lēmēja iestādes un arī mūsu decentralizētā šī sistēma, ka pašvaldība pati spēja lemt par šo te stratēģiju, arī ir īstenībā ļoti būtiska. Un daudz skolotāji varbūt jūtas motivētāki būt konkrētā varbūt reģionā vai pašvaldībā, kur ir kaut kādas piemaksas vai kaut kādi bonusi. Man negribētos domāt, ka es varu vienrocīgi kaut ko izmainīt, bet es jūtu, ka mana darbība uz skatuves visu šo gadu laikā ir iedevusi man kaut kādu tādu mazu, varbūt tās ķirsītas kūkas galā, ka varbūt kāds grib ieklausīties, jo man liekas, ka skolas uzdevums ir gatavot nākamos ekspertus, industrijas profesionāļus, vienkārši tirgus dalībniekus. Mēs varam runāt par iekļaujošu izglītību un par izglītību kā tādu tāds hobija aspekts, un tā ir arī kaut kāda laika pavadīšana, bet īstenībā manuprāt, skolas uzdevums ir gatavot cilvēku tai lielai dzīvei. Un tad, kad skola beidzās, tad jautājums, vai viņš ir gatavs. Īstenībā mums kādreiz arī bija šī diskusija, kas šobrīd notiek ar šo te Gen Z paudzi, kas, starp citu, arī zvaigznājā nāk praksē, un man nav skaidrs, ar ko viņi tajā skolā nodarbojās līdz galam, jo tās paudžu atšķirības ir ļoti kardinālas. Un tā darba vide un uzņēmuma kultūra, ko es kā uzņēmējs gribētu redzēt, viņi ir dažreiz ļoti grūti ieviest, jo ir kaut kādas tādas citas vērtības un skalas, pēc kurām ir jāvadās. Un es nevarētu teikt, ka viņas ir produktīvas. Viņas ir tādas pašidealizētas un kaut kur izlasītas un sagrābstītas, bet vai viņas darbojās reālā vidē un laikā, man liekas, ka nē. Un tad, tā ir tāda ļoti atvērta īstenībā tēma, kā tā skola gatavo to individu tā dzīvē tālāk. Un tu arī kā uzņēmuma vadītāja, tu jau to ļoti labi redzi, jo tu jau saņem to gala produktu.
Jā, un mūsu, starp citu, jaunākie cilvēki, kas ir darbojušies šobrīd jau Zvaigznājā kā mentoru programmas dalībnieki, 16 gadnieki, tās jau ir, man liekas, jau alfa, Džena Alfa, man liekas, tā ir. Un tā ir vēl jauna, skaista. Vēl jauns, jauna nodaļa šajā visā. Es esmu ārkārtīgi cerīga par to, ka izglītība var radīt ļoti lielas būtiskas pārmaiņas mūsu sabiedrībā, izglītībā, un es esmu optimistiska, bet šis ir ļoti grūts, tā kā Sīzifs veļ to akmeni kalnā, ja? Tāda ir tā sajūta katru dienu, un arī sadarbība ar valsts iestādēm, un arī to pašu mūzikas akadēmiju, vai jebko, kas ir saistīts ar to manu lauku, kur es strādāju, viņi nav pārāk viegli tā komunikācija, un tāpēc tā pievienotā vērtība, varbūt, kas man ir no industrijas, es viņu ļoti novērtēju. Man būtu grūti iedomāties, kā varētu būt cilvēkam, kurš vienkārši ienāk tā kā balta lapa, viņš kaut ko grib izdarīt. Tas ir ļoti grūti. Bet īstenībā mēs arī pieskaramies varbūt mazliet šai uzņēmējdarbībai, sociālā uzņēmējdarbība, bet arī šī personīgā zīmola vērtība, kas ir ārkārtīgi svarīga šajā laikā ikvienam uzņēmējam. Un pirms uzņēmums kaut ko dara vai kaut ko ražo, man liekas, ka tas personības zīmols šobrīd spēlē ļoti lielu lomu. Nu jā, un te mēs arī nonākam pie nākošā jautājuma. Nu, kā tu patiešām raksturotu savu identitāti šodien? Vairāk māksliniece, vairāk uzņēmēja, jo tomēr man no malas domājot, tas ir diezgan grūti savienojamas lietas. Manuprāt, mūzika pēc būtības arī ir darbs industrijā, un tā ir uzņēmējdarbības forma, vienkārši tā ir izklaide. Viņai ir kaut kāda specifiska rakstura lieluma, un es varētu teikt, ka viņi vairāk varbūt saistās tādu projektu vadību nekā tīra uzņēmējdarbība, jo viņi ir tāda ļoti cikliska, un tāpēc varbūt ir tāda sajūta, ka mēs esam tādi projektu cilvēki. Mums tur ir kaut kāda Eirovīzija, tad mums varbūt ir koncerts, tad mums ir klipa filmēšana. Tie visi ir tādi ļoti tipiski radoši projekti, bet pamatā ir finanšu plānošana, budžeta, kaut kāda apspriede, vai ko mēs varam atļauties, ko mēs nevaram atļauties. Un tā ir ļoti riskanti īstenībā uzņēmējdarbības forma. Jo, iedomājies, tu plāno varbūt visu gadu koncertu Siguldas pilsdrupās, un tajā dienā ir lietus, un kaut kur varbūt ir kaut kāds pasākums X, kas varbūt cīnās par to pašu auditoriju. Tā ir ļoti grūta vide. Un es vienmēr ar cilvēkiem, kas atnāk pie manis uz konsultācijām, es viņiem ļoti tā skaidri nesaku, hei, vai nu šis būs tavs ļoti dārgais hobijs, vai nu šī varētu būt arī tava profesionālā darbība, un tu vari nopelnīt naudu. Divi virzieni, un tu vari izlemt, kā tu to vēlies attīstīt. Bet, lai šādu projektu veidotu, saucamies angliski artist development ceļš, viņš ilgs vismaz 5 gadus, un vienkārši daudzi vienkārši tās ķepiņas atmet gaisā, un tad arī jautājums par to, cik ļoti tev šāda veida uzņēmējdarbība liekas interesanti, kur īstenībā tu esi produkts. Jo viens ir ražot produktu, kafiju, un nodot viņu klientam, bet manā industrijā es esmu produkts, un es nevaru, man nav tas exit games, vai tas exit plans saucamais, ja? Kad tu izkāp ārā no tā scenārija, ja tu nevari nekur izkāpt, tev ir jābūt skatuves. Nu jā, varbūt tas ir tas, ko daudz arī nesaprot, jo agrāk, piemēram, mēs tā skatāmies patiešām agrāk, ja, mūziķi un grupas pārsvarā bija zem filharmonijas, zem klubiem un tā tālāk. Ja. Bet tagad, kad mēs dzīvojam šajā jauktajā ekonomiskajā sistēmā, katrs mūziķis, katra grupa pēc būtības ir juridiski noformēts uzņēmums. Ja. Kurš ir, tur, teiksim, pašnodarbinātais, kurš ir individuālais komersants, tā tas viss. Jā, un tāpēc arī tā uzņēmējdarbības sapratne ir būtiska ne tikai sociālajiem uzņēmējiem. Starp citu, mans maģistra darbs bija pētīts tieši ar dažādu rīku izpratni. Piemēram, mēs skatījāmies, vai sociāla uzņēmēji saprot, kas ir iesaistīto pušu matrica, kā viņi ar viņu strādā, vai viņi viņu izmanto, vai viņiem liekas, ka tas vispār ir būtiski. Un ar mūziķiem ir tikpat interesanti, kā ar sociālajiem uzņēmējiem. Jo pēc būtības sociālajiem uzņēmējiem man ļoti patīk. Es mīlu būt šajā asociācijā. Man patīk vienkārši tas tāds pasaules glābšanas un tas tāds optimistiskais skats uz dzīvi, ka mēs varam kaut ko mainīt, mēs vēlamies kaut kādu tiešām radīt labumu un vērtību, un man liekas ļoti, ļoti romantiski, bet es arī redzu, ka daudzi no šiem uzņēmējiem vienkārši
netiek galā ar tādām ļoti vienkāršām pamatlietām. Mājaslapas uzbūves, sociālo tīklu menedžments, kaut kāda komunikācijas stratēģija. Tā kā tādas ļoti primitīvas lietas. Un mūziķiem, man liekas, ir ļoti līdzīgi. Un viņi dažreiz nesaprot, kā izrakstīt rēķinu. Un man ir bijis gadījums, kad es esmu izrakstījis un veidojis autorlīgumu mūziķim, no kuras ņemu pakalpojumu, vienkārši, lai ar viņu sadarbotos. Un, nu, tad, tā, ja? Tā kā uzņēmējdarbība attiecas uz mums visiem. Es diezgan labi zinu lielu daļu tiešām Latvijā pazīstamu mūziķu, jo viņi daudz ir beiguši ekonomikas kultūras augstskolu, tieši kultūras vadības programmu, un savulaik es vadīju ekonomiku un uzņēmējdarbību. Tā kā tas patiešām ir tāds diezgan liels izaicinājums. Bet redz, te mēs nonākam pie nākošā jautājuma. Nu jā, tātad, kāpēc tu izvēlējies šo te sociālā uzņēmuma statusu, nevis klasisko SIA, jo klasiskais SIA un sociālā uzņēmēja darbība tomēr ir divas dažādas lietas. Jā, tas ir saistīts ar tādu pievienoto vērtību, ko rada uzņēmums, un tur ir jābūt kodolā definētai šis ir sociālais mērķis. Vispār tas notika ļoti intuitīvi, jo mēs pirms 4 jau 5 gadiem sapratām, ka tika izziņots konkurss, un tā kā es jūtu, ka pandēmijas laikā es varētu sākt strādāt ar kaut ko jaunu, es vēl nezināju, ka tas būs uzņēmums, notika šī konkursu ideju iesniegšana Altuma programmā, un man likās, ka man ir ļoti laba ideja, jo man vienmēr ir bijušas ļoti interesantas idejas. Un izrādījās, ka tā ir sociāla rakstura ideja, kas bija saistīta ar Zvaigznāja kuba radīšanu, kas 3 gadu laikā, kā tāds objekts, izbraukāja 60 Latvijas pilsētas, nodrošināt jauniešiem, bērniem šo bezmaksas iespēju vienkārši visu dienu radīt un mēģināt un startēt un rakstīt un dziesmas veidot. Un man liekas, ka tā ir vienkārši tāda forša izklaides aktivitāte ar tādu pievienoto vērtību, bet šis projekts pārauga par Zvaigznāja klasi. Un, izglītība Latvijā ir sociāls konstrukts. Tā ir lieta, ko nodrošina valsts, tāpat kā šī medicīnas aprūpe. Un man ir vienkārši sajūta, ka mēs šo saturu varam padarīt labāku, lai katrs bērns Latvijā, pat ja viņam nav pieeja šīm finansēm, jo tās viss digitāls maksā dārgu naudu. Ja? Un tad, ja šiem bērniem nav šī piekļuve, tad viņi caur skolas sistēmu tiek klāt tehnoloģijai un informācijai. Un es aicinu īstenībā visus izmantot šo mehānismu un mēģināt salikt savu to ideju uz tā papīra un domāt, kā to visu pacelt tādā jaunā līmenī. Tā kā tas ceļš bija ļoti organisks un joprojām aktīvs. Un viņš no tādas mazas lietiņas ir izaudzis par tādu jau ļoti lielu platformu. Īstenībā, ja mēs tā par kvadrātmetriem runājam, šobrīd Zvaigznāja centrs, kur notiek apmācības pedagogiem un dažādi audio projekti, mums ir 600 kvadrātmetri ar telpām. Un tur regulāri notiek dziesmu rakstīšanas sesijas, nometnes un visu kaut kādas aktivitātes. Tā kā tīri arī faktiski mēs esam izauguši par tādu lielu platformu. Un kur jūs atrodaties? Mēs esam Čiekurkalna meža parka tādā krustcele. Un tur mēs arī gaidām visus ciemos. Tērauda Lietuvas iela. Jā. Un man ļoti patīk šis nosaukums, jo man gribās arī laust tos stereotipus par savu industriju, ka mēs esam tur tādi mākslinieki, tā kā tērauda liešanas iela, mēs lejam tēraudu, jo man liekas, ka tas ir bijis tāds ražošanas rajons, un man gribētos domāt, ka arī mūzikas industrija ir tāda ļoti pragmatiska un tāda ražotnes, tāds cehs, kur ražo mākslu. Es godīgi sakot, tad, kad es biju ciemos pie jums, un es nezināju, ka pirmkārt tāda iela eksistē, un otrkārt es nezināju, braucot parasti uz meža parku, ja, man likās, ka tajā vietā, kur tā iela aiziet, man liekas, ka tur nekā nav. Bet izrādās, jā, ka tur ir tāds liels un patiešām pietiekami interesants. Un kā jums ir tagad ar darbiniekiem? Cik jums ir tā liela komanda? Mēs šobrīd esam 5 darbinieki, bet tas ir tāds administratīvais kodols, kas nodrošina ikdienas saucamās procedūras, bet mums ir daudz satelīti, un tie ir cilvēki, kas pieslēdzās uz projektiem, jo, kā jūs teicat, tas ir
principā, jā, projektu vadības cikls. Un, jā, mēs ikdienā arī strādājam ar audio brandingu, piemēram, izstrādājam dažādiem zīmoliem šo audio identitāti. Un runājot par to sociālo uzņēmējdarbību, man šķiet, ka uzņēmumam vispār ir vienkārši katram uzņēmumam, ja viņš kaut ko, piemēram, ražo, tad viņš varbūt tos 10% novirza tai sociālajai lietai. Es domāju, ka to katrs uzņēmums var atrast, kā to pielāgot un integrēt, un tad, man liekas, katrs uzņēmums Latvijā varētu būt sociāls uzņēmums, un tas, man liekas, varbūt ir tāds ļoti skaists sapnis. Šis īstenībā ir ļoti labs, jo tad, kad mēs runājam par sociālo uzņēmējdarbību, mēs vienmēr pieminam šo sociālo misiju. Un tad arī ir šis slavenais apzīmējums, tāds tā kā piemērs, ka sociālais uzņēmējs ir māte Terēze plus Ričards Brensons. Ja? Tas Latvijā tieši tāds populārs savienojums, bet es vienmēr esmu domājis, ka ārkārtīgi interesanti, jo sociālajie uzņēmēji kaut kādā mērā tomēr ir nedaudz ierobežotāki savās finansēs nekā, piemēram, lielie uzņēmēji, kuri šo sociālo misiju varētu īstenot krietni labāk un varbūt pat kaut kā, neteiksim krietni labāk, bet pateiksim krietni efektīvāk no finanšu viedokļa. Jo lieliem uzņēmumiem šīs finanses ir krietni vairāk, un tāpēc rodas bieži vien jautājums, kāpēc tas netiek darīts. Vai tu esi par šo domājusi? Kāpēc, piemēram, lielie uzņēmumi tik ļoti neīsteno šo sociālo misiju, bet orientējas tikai uz peļņu? Es domāju, ka tā ir tāda jaunās meaning economy, tāda pārmaiņa. Īpaši ar jaunajām paudzēm, kas nāk iekšā. Cilvēki ļoti novērtē to, kādā uzņēmumā viņi strādā un kāda ir šī pievienotā vērtība, ko rada uzņēmums. Un līdz ar to arī uzņēmumi ir spiesti īstenībā sākt mainīties, jo nevienu vairs neiedvesmo, hei, nākamajā gadā mēs pelnīsim 15% vairāk. Tā kā tas nevienam īsti neizraisa tādu rezonanci, īpaši šai jaunai paudzei, tāpēc arī manuprāt, ir tendence, ka ir uzņēmumi, kas dibina meitas uzņēmumus, kuriem ir šī sociālā kaut kāda mērķa aspekts, un tādā veidā viņi arī sevi pozicionē kā tādus atbildīgus uzņēmumus, kuriem rūp tā vide un konkrētā lokācija, kurā viņi atrodas. Tas nenotiek, man liekas, tā ļoti daudz, bet tādas tendences ir redzamas, kas ir tieši saistīts ar sociālajiem uzņēmumiem. Es nejūtu šobrīd, ka man būtu tādi kaut kādi specifiski ierobežojumi. Jā, peļņas izņemšana, dalīšana, bet teiksim, kamēr uzņēmums ir jauns un viņš attīstās, viņš prasa tik mežonīgi daudz resursus, ka principā tā visa nauda uzņēmumā tur arī paliek, un es nezinu, liekas, ka būs vēl, ir vienkārši tik daudz arī ideju un tā kā domāt, tā kā, hei, mēs nevaram sadalīt peļņu, jo tas ir lielākais, man liekas, ierobežojums, kas mums atšķir. Es šobrīd vienkārši neizjūtu, jo uzņēmums ir ļoti prasīgs, un mums ir ļoti liela plāni, milzīgas ambīcijas, un tā kā izaugsme šobrīd ir prioritāte, arī kaut kāda savā veidā zinām stabilitāte. Un īstenībā runājot par arī uzņēmumiem, es nesen izgāju tādus kursus saistībā ar marketingu, un tur bija tāda skaista atziņa par to, ka mazi un vidēji uzņēmumi nav neveiksmīgi lieli uzņēmumi. Tā kā maza vidēja uzņēmuma mērķim nav jāpaliek, tā kā tu vari palikt par mazu un vidēju uzņēmumu, tas ir ok. Un tas nenozīmē, ka tu esi neveiksmīgs. Tā ir stratēģiska izvēle dzīvot ar noteikta veida arī uzņēmumu kultūru. Un es īstenībā negribētu ienākt kādu dienu pa savu ofisu durvīm un saprast, ka es nezinu, kā sauc cilvēku, kurš sēž manā ofisā, jo man ir bijuši gadījumi, ka es varbūt kādu lielāku projektu mazliet tā kā vairs nesaprotu, hei, kas tie īsti notiek. Un man šīs situācijas biedē, tā kā es noteikti romantizēju mazus un vidējus uzņēmumus, jo viņi ir ļoti ģimeniski. Bet īstenībā tas ir tas, ko liela daļa mūsdienu paudzes arī meklē. Jo bieži vien konferencēs tiek runāts par to, ka mūsdienu jauniešiem viņiem vairs neinteresē tik ļoti tā finanšu puse, cik viņiem interesē pirmkārt mentālā veselība darbā, lai kolēģi nebūtu, kā viņi lieto šo vārdu, toksiski, lai būtu salīdzinoši izaicinoša darba vide un tai pašā brīdī, lai patiešām būtu šī misija, kas liek apzināties, ka tu ikdienā dari kaut ko vērtīgu. Tā kā man liekas, ka sociāli uzņēmumi ir tieši radīti tam.
Jā, tā ir ļoti laba niša tiešām cilvēkiem, kas jūt šo vilkli. Tāpēc es arī saku, ka man ļoti patīk šī vide. Man patīk satikt šos cilvēkus, jo viņi ir tik dažādi un viņi bieži vien ir tādi ļoti mākslinieciski. Man ļoti patīk šī doma apmaiņa, ka mēs varam padalīties ar kaut kādām idejām vai pieredzēm. Un vispār šī spēja būt dažādās tādās grupās un asociācijās, man liekas, ļoti vērtīga. Tā kā es esmu priecīga, ka mēs esam daļa no sociālās uzņēmējdarbības asociācijas. Latvijā bieži vien pārmet, ka mums ir augsta birokrātija un diezgan ir sarežģīti iegūt vairākus statusus, piemēram, tas juridiskais status, sociālā uzņēmējdarbība. Ja tā pa soļiem skatītos, kas bija tas pats grūtākais, kas tev likās nesaprotami, priekš kam tas ir vajadzīgs un kāpēc tāda procesa vispār eksistē? Pats grūtākais, noteikti tur nebija nekas grūts. Vienkārši es varu pateikt to, ka birokrātiskā slodze viņa ir liela. Un es domāju, ka tā ir tāda postpadomju blakne, kurā mēs joprojām atrodamies. Mums gribētu domāt, ka mēs esam ļoti eiropeiski un atvērti, liberāli un progresīvi, bet īstenībā mēs dzīvojam joprojām neusticīgā sabiedrībā, kurā ir ļoti liela kontroles mehānisma, jo birokrātija ir kontrole. Un tas tikai nozīmē to, ka šis valsts aparāts neusticās līdz galam tam cilvēkam, ar ko viņš sadarbojas. Es teikšu tā, grūti nebija, vienkārši ir tādas nevajadzīgas lietas, kuras uzņēmējs, parasti uzņēmējs, viņš vienkārši ikdienā nedara, bet tu esi spiests iet cauri tām veidlapām un formām. Un mums tikko bija, piemēram, ļoti interesanta pieredze ar iepirkuma procesu Rīgas domas kontekstā. Un vienkārši tā lapa, tā uzbūve, kā viņa ir uzbūvēta, vienkārši tas lapas dizains. Viņš ir tāds, es negribu teikt arhaisks, bet viņš ir tāds, apgrūtinošs. Viņš neatvieglo manu dzīvi. Viņš ir domāts kaut kādiem procesiem, bet ne man kā iesniedzējiem vai varbūt tiem tur otrā pusē, kas lasīs. Un tās ir visas tādas mazās lietas, kas sakrājās. Arī, teiksim, tas pats valsts ieņēmuma dienesta portāls, ja, kurā tev ir tās atskaites jāiesniedz. Un man liekas, ka tur vienmēr ir vajadzīga kaut kāda asistence ar kaut kādu cilvēku, kas tev vada cauri tiem līkločiem, kura lapa tur ir jāizpilda. Un pēdējā laikā, protams, tā pieredze ir labāka, bet vispār neusticības elements ir īsts. Un Somijā, piemēram, šis process, es esmu dzirdējis, ir daudz vienkāršāks. Vienkārši cilvēki uzticās. Viņi saka, hei, mēs tev dodam šo resursu, ja mēs redzam, ka tu to pārvērtīsi un pavairosi un ņem strādā. Vienkārši dažreiz ir arī tāds sajūta, ka mēs operētu ar kaut kādiem miljoniem. Tās summas bieži vien dažādās grantu programmās vai vēl kaut kur viņas ir tādas relatīvi mazas. Un, ja man ir vajadzīgs cilvēks, kas man jāalgo, lai viņš varētu vienkārši apsaimniekot to projektu, ir neefektīvi. Un, man liekas, ka Polija bija vienkārši viena no tādām top valstīm, kas ir vislabāk tikus galā ar Eiropas naudu apgūšanu. Man liekas, arī Latvijas Lauksaimniecības universitātē neparvelti bija. Es pat izgāju projektu vadības maģistrantūru, jo tie fondi un pieteikumu apjomi ir lieli. Tur var startēt. Man liekas, ka trūkst tie cilvēki, kas burās cauri tam visam. Un tāpēc arī ir labi, ka šobrīd ir mākslīgais intelekts. Mēs viņu izmantojam ļoti daudz, jo ar birokrātiju citādāk nevar. Jo, ja tas būtu viss jāraksta manuāli ar rociņu, tad, piedodiet, atvainojiet, tur ir vajadzīgi vēl 3 darbinieki. Tā kā birokrātija ir kaut kas, kas ir tāds ļoti ierobežojošs pats par sevi, bet vispār nodibināt sociālās uzņēmējdarbības tādu statusu, tas ir Labklājības ministrijas lēmums, līdz viņam ir jātiek, un tās sēdes. Varbūt tās sēdes arī viņas jāplāno. Viņas nenotiek katru nedēļu, kamēr tur tas koncīlijas salasās. Šis ir labs starps, jā, un daudz uzņēmēji patiešām atzīst to, ka mākslīgā intelekta integrēšana ir īpaši mazākos uzņēmumos ļoti atvieglo gan grāmatvedību, gan daudz citas lietas. Un, obligāti. Tu starp citu pieminēji Latvijas Lauksaimniecības universitāti, tu absolvēji. Pareizi? Kāda bija tā programma, ja nav noslēpums? Maģistrantūrā es apguvu projektu vadību. Zini, kā tagad saucās šī universitāte? Jā, LBTU. LBTU, tātad tas ir kā katītājiem, ja, kas arī, bet mums vēl aizvien ir, ka mums
Sporta pedagoģijas akadēmija bieži vien tiek dēvēta par fiskultūras institūtu un kaut ko citu. Tā kā tas ir ārkārtīgi interesanti. Kas man likās vēl pietiekami interesanti, tu minēji par to uzticēšanos. Es bieži vien arī par to esmu domājis, jo administratīvais sloks patiešām ir liels. Bet tu pieminēji Somiju. Kā tu domā, mūsu sabiedrība, tieši liela daļa uzņēmēju, ir tam gatava? Jo ne visi ir tik godīgi un apzināti kā sociālajie uzņēmēji. Un tomēr mums vēl aizvien ir diezgan daudz uzņēmēju, kuri, manuprāt, varētu šo izmantot negodīgi. Ļaunprātīgi. Atcerēsimies, piemēram, kā bija savulaik ar mikro uzņēmumiem. Un tika izveidots speciāls attiecīgi nodoklis, varēja uzņēmumu dibināt toreiz pa vienu latu. Ideja ļoti laba, misija ļoti laba, bet kas notika realitātē? Ļoti daudz uzņēmumi sāka vienkārši pārveidot. Bija normāls uzņēmums, kurš labi strādāja, bet uzņēmēji saskatīja, ka te var nedaudz optimizēt, nosauksim to tā resursu, un tad savu uzņēmumu, piemēram, pārreģistrēja par vairākiem mikro uzņēmumiem. Kā tev liekas, ja mēs tagad iedosim tādu lielāku brīvību, vai nav tā, ka mūsu sabiedrība tam vēl nav gatava, ka vēl bišķiņu vajag pagaidīt? Es uzskatu, ka tas ir tiešā veidā saistīts pirmkārt ar tādu mūsu to grozu, cik viņš ir pilns, cik viņā vispār ir tas resurss, ko mēs spējam saražot un izdarīt. Man gribētos domāt, ka vispār cilvēki Latvijā ir ļoti tādi patriotiski tādā ziņā, ka viņi saprot, ka tā nauda nerodās no zila gaisa, un tie nodokļi viņiem ir domāti izglītības sistēmai, tiem ceļiem. Varbūt šeit es būšu tāda ļoti teorētiska, un es atceros vienkārši Bankokas skolā, kad es studēju, man vienkārši vienmēr atceros to tēzi, mums bija nodokļu tāds kurs. Un, man liekas, ka tur darbojās vienkārši šī pamatlīkne, kur ir pieprasījums piedāvājums. Man liekas, ka viņi tiešā veidā ir saistīti arī ar nodokļu nomaksas šiem aspektiem. Un vienā brīdī, ja tie nodokļi būs pārāk lieli, tad viņus vienkārši izvairīsies maksāt. Ja nodokļi būs pārāk mazi, tad varbūt nebūs tik liels tas ienākums, cik gribētos, bet cilvēkiem varbūt būs tāda sajūta, ka mēs varam to izdarīt, un kāpēc, lai mēs nemaksātu. Un, manuprāt, visu laiku ir tāda sajūta, ka valsts grib izspiest to maksimālo punktu, pie kura vēl maksā, bet man liekas, ka viņi visu laiku pāršāja pāri, un tāpēc ir cilvēki, kas grib no tā izvairīties. Jo īstenībā man ir tāda sajūta, ja tu esi pārticis uzņēmējs, ja tev viss ir kārtībā ar biznesu, un tev ir arī tāda sajūta, ka tu gribi dzīvot šajā valstī, tad tu gribi arī maksāt tos nodokļus. Tāpēc man ir sajūta, ka to nevar vienkārši apkarot mehāniski, jo tie, kas vēlēsies atrast caurumus sistēmā, viņi to izdarīs. Un ja nav no kā maksāt arī tam uzņēmējiem, tad viņam vienkārši nav no kā maksāt. Un tu nevari viņu izspiest un izgriezt uz otru pusi, vai ne? Tāpēc tas ir saistīts ar kopējo tādu kaut kāds koeficients tur ir, man liekas. Tur jau tā lieta arī Arņas Augs pētījumā par ēnu ekonomiku parādās šie 23%, kas ir tāda ēnu ekonomika, bet skaidrs, ka tur ne jau visi ir krāpnieki. Tur tas ir liels procents vispār? 23% no visas Latvijas tautsēmniecības. Tā ir salīdzinoši viena no visaugstākajām ēnu ekonomikām, viena no augstākajām ēnu ekonomikām Eiropas Savienībā. Un dati parāda arī to, ka nav tā, ka visi krāpjas, ir vienkārši jautājums par izdzīvošanu. Jā. Bet, tu minēji arī to sabiedrības atbalstu un to izpratni. Man liekas, ka arī ļoti svarīgi ir saprast, ka arī, lai sociālajie uzņēmēji un arī, tā kā tu minēji, Latvijas uzņēmēji, lai šī finanšu stabilitāte būtu labāka, mums arī kā sabiedrībai ir jāsaprot, ka vairāk jāatbalsta ir tieši šāda tipa uzņēmumi. Bet vēl arī bija, man liekas, ļoti interesanti dati par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Varbūt es tagad kļūdos, bet es to atceros, ka es vēl par to biju interesanti pārsteigta, ka mazie vidēji uzņēmumi vispār pēc sava apjoma sastāv ļoti lielu, pat ja ne lielāku daļu kā tie lielie pēc tām visām iemaksām. Un tāpēc arī man viņi liekas tik simpātiski, jo, ja tu spēj nodrošināt vismaz 2-3 cilvēkiem šo te darba vietu un vidi un vēl reģionā. Man liekas, tas ir ārkārtīgi lieli, tāda liela vērtība. Ja ļaunprātīgi izmanto šo mehānismu, skaidrs, ka tas nav pareizi, bet man gribētu domāt, ka mūsu sabiedrība aug un attīstās, un mums jāsaprot, ka mēs tajā katliņā liekam iekšā, no kura mēs pēc tam arī gribēsim pasmelt.
Un man gribās arī domāt, ka cilvēki, viņi ir tādi labticīgi, viņiem ir labi tie nodomi, un ka viss nav tur krāpnieki, blēži un mahinātori. Un runājot arī par labiem nodomiem, tagad nāk arī Ziemassvētku laiks. Tiešām klausītāji un skatītāji padomājiet, ko jūs pērkat un ko jūs dāvinat, jo ar šo te mēs varam ļoti daudz ko izdarīt. Mēs varam ne tikai iepriecināt savus tuvākos, bet mēs varam arī atbalstīt uzņēmumus, kas ir Latvijas uzņēmumi, mēs varam atbalstīt sociālo uzņēmumu, jo, piemēram, pērkot kādu konkrētu sociālu uzņēmumu produkciju, aiz tā stāv cilvēki, kas to ražo. Liela daļa ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Ja? Patiešām visi šie uzņēmumi pilda sociālo misiju. Tā kā tas būs, kā es to saku, tā dāvana dubultā. Sev un uzņēmumu. Un arī pazīstot šos cilvēkus, man tas arī liekas tāds, es varbūt agrāk to tā neuztvēru, bet tagad tāda, dubulta dāvana, pirmkārt tam, kas to ir radījis, un otrkārt vienkārši viņi ir tiešām pabijusi kāda cilvēka rokās, un varbūt ir pat kaut kāda mājaslapas adrese, kur es šobrīd neatceros no galvas, bet viņi varbūt var pievienot, un tur ir iespēja iegādāties, man liekas, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapā arī diezgan daudz ir informācijas, un arī sociālajos tīklos var meklēt, jo es esmu diezgan pārliecināts, ka liela daļa gan mūsu klausītāji, gan arī skatītāji un arī vispār sabiedrība, tomēr vēl pagaidām neorientējas tajā, kas ir sociālajie uzņēmumi. Daudziem tas asociējas ar sociālajiem pakalpojumiem. Tas tā nav. Ja jūs paskatīsieties, kādi ir Latvijas sociāli uzņēmumi, jūs būsiet pārsteigti. Tur ir gan tehnoloģiju uzņēmumi, tur ir uzņēmumi, kas strādā ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, palīdz attīstīt kognitīvās prasmes. Ir ļoti daudz izglītības attiecīgi. Tā tad ir ļoti daudz uzņēmumu, kas strādā tiešām ražošanā, kas strādā ēdināšanā. Ārkārtīgi ļoti liels spektrs, un par to vajadzētu arī paskatīties. Tu jau arī sarunas sākumā pieminēji Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju. Kāda bija tā doma? Jo uzņēmums Zvaigznāja komanda ir biedrs. Tātad jūs iestājāties, un ko tev tas deva? Pirmkārt, tā ir tāda regulāra informācijas apmaiņa un tāda ļoti laba arī komunikācija. Un cilvēki, kas strādā un vada šo asociāciju, visa komanda ir lieliska. Mums ir bijuši ļoti skaisti projekti kopā, un šie cilvēki tiešām strādā ar tādu lielu atdevi. Un Regita Zēļa, kas jau tagad vairs nebūs vadītāja, viņa ir, man liekas, bijusi ļoti dinamiska un ļoti atraktīva. Un es ceru, ka viņa nonāks arī tādā pareizā, labā, jaunā vietā, un tur viņa arī radīs tādas paliekošas izmaiņas. Tā ir vienkārši tāda sajūta, ka tu neesi viens pats un ka mums ir kaut kādas kopīgas lietas, ko mēs gribam risināt. Un tad piederības sajūta, jo man īstenībā ļoti interesanti ir izkāpt ārā no tā mūziķa lauciņa un tagad ielīst iekšā citā burbulītī un saprast, ka ir īstenībā tik daudz lietu, ko es nezinu, tāpēc man tā izglītība ir vienmēr bijusi ļoti svarīga. Un īstenībā arī strādājot ar audio brandingu, piemēram, tagad pie manis atnāk kāds uzņēmums no kaut kādas pilnīgi dīvainas industrijas, kuras vispār nesaprotu, tad tu vienkārši brutāli 1,5 stundas laikā iemācies kaut ko par pilnīgi jaunu nozari. Un tas ir ļoti interesants process. Jā, tu pieminēji Regitu, tā kā sveicienu arī Regitai, lai izdodas viss jaunajā karjerā. Jā, Regita ilgus gadus vadīja Latvijas sociālo uzņēmējdarbības asociāciju, un tagad tātad šo vadības grožus ir pārņēmis Nils Muižnieks. Jā, ka tad var teikt, ka asociācijai sāks jauns posms, un pārmaiņas vienmēr ir uz labu. Tā kā, es domāju, arī Regita arī pati ir atzinusi, ka viņa, pateicoties Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijai, ieguva arī ļoti lielu pieredzi. Un ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju es personīgi esmu pazīstams jau vairākus gadus. Mūsu ekonomiskās kultūras augstskola, kas veido arī šo podkāstu par biedru, kļuva vairāk kā gadu atpakaļ. Un te es arī gribu teikt, ka jums nav jābūt sociālā uzņēmuma statusam, lai jūs kļūtu par LSO biedru. Tas arī būtiski. Jā, bet jums ir jāpamato, kāpēc jūs gribat būt šajā asociācijā. Mūsu gadījumā mums ir maģistra studiju programma aprits ekonomika un sociāla uzņēmējdarbība. Mums bija ļoti svarīgi veidot šo te attiecīgi tātad tīklošanos. Tā kā klausītāji, skatītāji, ja jums ir vēlme un varēšana. Kāpēc varēšana? Tāpēc, ka
kļūstot par biedru, jūs tomēr arī uzņematies arī Man ir īstenībā zināmu daļu un atbildību tīklošanos iesaisti un tā tālāk. Man bija arī īstenībā jaunums par to, ka nevienmēr sociālais uzņēmējs ir arī sociālā pakalpojuma sniedzējs. Jā. Kas man bija arī kaut kas tāds. Jā. Labs piemērs, piemēram, arī var minēt roboskolu, piemēram, arī, kas arī ar tehnoloģijām, jā, un tā tālāk. Jā, tā kā tur patiešām, ja to visu paskatās, tur ir diezgan daudz tādu stereotipu mīti, jā, kas eksistē sabiedrībā. Viens arī vēl runājot par sociāliem uzņēmumiem, bieži vien tiek pieminēts, ka Latvijas sociālajiem uzņēmumiem trūkst atbalsta no valsts. Kā tu uz to skaties? Varbūt mēs jau esam izrunājuši, ka varētu bišķiņi atvieglot attiecīgi šo te birokrātiju, bet kā ir ar šo te atbalstu? Runāsim tā atklāt par finansēm, piemēram, vai te būtu kaut kas Es gribētu teikt, ka atbalsts līdz šim, ko mēs esam saņēmuši caur šiem 2 Altuma grantiem, manuprāt, ir bijis ļoti labs. Protams, vienmēr varētu vairāk, bet jautājums arī par to, kā tā nauda pēc tam plūst un vairojās. Man gribētos domāt, ka šis mums bija ļoti labs tramplīns, lai darītu kaut ko lielāku un atspērtos. Man gribētos domāt, ka mehānismi ir labi. Un es varbūt priecātos, ja, piemēram, arī ar to pašu Rīgas domu mums tā kā bija tāda sapratne par dažādiem nodokļu atvieglojumiem saistībā ar īri un nekustamo īpašumu. Bet viņi ir uz papīra, viņi nestrādā dzīvē. Un to es reāli pieredzēju. Tā kā ir kaut kādas lietas, kuras uz papīra eksistē, bet viņas reāli dabā nav ieviešamas. Un, ja man ir telpa ar 600 kvadrātmetriem, tad īstenībā man tas ir ļoti būtiski. Tā kā ir kaut kādi mehānismi, kurus varētu ieviest, lai viņi tiešām tā kā fiziski strādā un darbojās. Es domāju, lai mūsu skatītāji saprastu 600 kvadrātmetri, to vislabāk var visticamāk saprast brīdī, kad jūs maksājat apkuras rēķinus, vai ne? Jebkurš rēķins. Jā, tā kā es domāju, ka tur arī daudz kas ir skaidrs. Šogad, protams, tā ziema ir diezgan silta, bet tas ir arī īstenībā diezgan liels tāds pluss. Ko tad tu teiktu mūsu klausītājiem, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību un tieši orientēties uz sociālu uzņēmējdarbību? Es ieteiktu pamācīties tādas ļoti primitīvas pamatzināšanas vienkārši par uzņēmējdarbību kā tādu. Un tas sociālais mērķis un tā sajūta, tā vilkme, viņai ir jābūt tirgus pētījumā un viņai jābūt statistiski pamatotai. Un grozies kā gribi, un varbūt tev, ka savā burbulī liekas, ka tu esi izdomājis kaut ko ģeniālu, bet izpēti tirgu un uztaisi analīzi, sataisi vidu, iesaistīti to pušu matricu, risku menedžmentu, paskaties, kas ir MVP mazākā lietiņa, ko tu vari radīt, lai jau notestētu produktu. Varbūt viņš vienam negaršo, varbūt viņš visiem liekas atbaidoši neglīts, bet tev vienīgi liekas, ka tas ir kaut kas skaists. Un tad nebūs tas aizvainojums, ja kaut kas nesanāk, jo tu esi nesaprasts. Man liekas, ka šī plaisa rodas tikai tad, ja ir bijis kaut kāda nepietiekama informācija un pāragri izdarīta lēmumi. Un tad tu savus līdzekļus un savu vīru līdzekļus un visas savas ģimenes līdzekļus investē uzņēmējdarbībā. Tā kā tas ir ļoti, un man arī likās interesanti dati, ka vispār uzņēmējdarbība tā ir saistīta ar risku, un cilvēkam ir jābūt predisponētam, ka viņš nebaidās, viņš ir gatavs riskēt. Un tad ir tas saucamais teiciens, es aizgāju no darba, lai nestrādātu no 9 līdz 5, un tagad man ir savs uzņēmums. Tagad es varu strādāt visu dienu un visu 7 dienas nedēļā. Un tas ir tas, kā tas patiesībā notiek. Tu strādā principā visu laiku, jo tev ir uzņēmums, par kuru tev ir jārūpējas. Jā, tu pareizi minēji, ka tomēr sociālais uzņēmums tomēr saistās ar uzņēmējdarbību, un tur ir ļoti jāiedziļinās tajā, jo tas nav tik vienkārši, kā liekas. Bieži vien, man liekas, tā ilūzija par uzņēmējiem bieži vien nāk no filmām, un bieži vien tā ir diezgan romantizēta, jo īstenībā tas tiešām ir diezgan sarežģīti, un patiešām es vienmēr esmu
apbrīnojis tos cilvēkus, kas uzņemās šo attiecīgo atbildību un risku, jo tā ir milzuma liela atbildība. Jo īstenībā, ja mēs paskatāmies, ko dara uzņēmējs, ir īpaši sociālais uzņēmējs, pārsvarā liela daļa nodarbina tātad cilvēkus, kas ir riska grupās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja? Otrkārt, tiek maksāt nodokļi, tiek uzturētas darba vietas. Ja? Bieži vien mēs zinām, ka tiek iedota dzīvība telpām. Līdzīgi kā attiecīgi arī, man liekas, arī ja es skatos uz to jūsu rajonu, arī nav tā, ka viņš tur iepriekš ir bijis baigi attīstīts. Ja? Tā kā tādā ziņā. Tā kā te patiešām ir jāskatās uz to, ka šiem cilvēkiem tā dzīvība bieži vien nav tik viegla, kā mums liekas. Ja? Jā, un arī šobrīd, kas man liekas būs ļoti interesanti, un ko es īstenībā gribētu aicināt skatītājus, varbūt padomāt par sociālajām inovācijām, jo tā ir jauna tēma, manuprāt, ļoti aktuāla, un te mēs varam runāt par mākslīgo intelektu, par tehnoloģiju, iesaisti un mēģināt atrast jaunus risinājumus, veidot jaunas aplikācijas, pakalpojumus. Man liekas, ka tas būs, un vispār es tikko lasīju pētījumu, ka ļoti laba investīcija šobrīd ir dažādi pakalpojumi, kas ir saistīti ar mākslīgā intelekta, companionship, kā to latviski pateikt. Jebkāda veida psiholoģisks atbalsts vai sarunu biedrs, jo ir ļoti liela vientulības krīze, cilvēki ir vientuļi, un ja tu spēsi izdomāt pakalpojumu, kas veido kaut kādu veidu šo komunikāciju, tad tas būs ļoti vispār pieprasīts un nejošs. Tas nav varbūt pārāk iepriecinoši, jo mēs dzīvojam tādā ļoti... Ir kā mēs esam sociāli ļoti komunikābli, bet mēs esam ļoti vientuļi. Īstenībā tā ir, jā. Jo, ja mēs tā paskatāmies, šī tehnoloģiju attīstība tomēr īstenībā ir veidojusi tādu distanci starp cilvēkiem. Sociālā inovācija, tehnoloģija, integrācija, lai risinātu un padarītu mūsu dzīvi vienkāršāku, vieglāku. Es tam ticu. Man liekas, ka es arī esmu tāpēc optimists. Visi baidās no tā mākslīgā intelekta. Man liekas, ka tā ir tāda, jebkura bipolāra lieta, vai ne? Es esmu absolūts mākslīgā intelekta fans, bet tikai pie nosacījuma, ka mēs neaizmirstam dabīgo intelektu. Ja? Tā kā tas ir svarīgi, jo īstenībā es gribu uzreiz pateikt, ka uz mākslīgo intelektu nevajadzētu likt lielas cerības, ja jums nestrādā dabīgi. Šis ir labs citāts. Jo tas ir ļoti, ļoti grūti īstenībā apmācīt mākslīgo intelektu un saprast, ko jūs no viņa gribat. Ja? Tā kā es domāju, tā veiksmes formula tajā, ja jūs labi saprotat savu uzņēmumu procesus, ja jūs ļoti labi saprotat, ko mākslīgais intelekts var darīt, un tā kā Agnes teica, ka jūs labi orientējaties arī pašā uzņēmējdarbībā, tad mākslīgais intelekts ir labs rīks. Bet ja jūs domājat, ka jūs tās atvērsiet kādu mākslīgā intelekta rīku un tūlīt jums viss tiks izdarīts jūsu vietā, nē, tā nav. Jā, tas ir forši. Jā, tas ir ērti, bet ir vajadzīgs arī laiks, lai apmācītu, lai strādātu, saprastu. Un tas nav tik viegli, kā mums liekas, ka mūs kāds var cits apmācīt. Tas tomēr ir eksperiments. Es esmu pārliecināts, ka tu pati arī gāji cauri mākslīgam intelektam pati. Jā, mēs, protams, ļoti plaši izmantojam tieši ChatGPT biznesa versiju, jo, kā jau es teicu, šo projektu rakstīšanu, kas bieži vien ir ļoti apjomīga un prasa pašarā datu pielāgošanu vai kaut kādas jaunas formas, tiešām palīdz ietaupīt laiku, bet es varu arī vienkārši apbēdināt visus tos, kas negrib to visu apgūt un viņi negrib tā kā lekt tajā vilcienā, baigi bīstami. Un šobrīd arī runājot par mājaslapu izbūvēm un dažādām arī valsts programmām un skatoties, cik reāli un ātri var šobrīd uzbūvēt vispār mājaslapu ar e-komerciju. Jā, jautājums ir īstenībā par izmaksām. Un es esmu optimists, kā tur arī teica kāds cilvēks, tas mākslīgais intelekts ir jābaro, bet tas dabīgais intelekts arī ir jābaro. Jāpatur, jā. Tā kā izlasiet kādu grāmatu ik pa laikam un aiziet kādu mākslas izstādi. Bet ņemot vērā to, ka tu darbojas mūzikas jomā, tiek parādīts, ka mākslīgais intelekts diezgan labi ģenerē mūziku un dziesmas, un kā tu uz to skaties? Tikko bija saruna ar mūzikas producentu, kurš īstenībā apsvēr pamest industriju tieši šī iemesla dēļ, ka šī atkal tirgus līkne, viņi diktē kaut kādas lietas, procesus, un man arī ir bijis pieredze, ka pie manis nāk cilvēki, kuri ir ražojuši, brutāli saražojuši materiālu, un viņi pat viņu vairs neiedzieda. Viņi vienkārši iemāca intelektam, kāds ir tas viņu balss tembrs, un tās dziesmas tiek iedziedātas. Šis
Process vispār ļoti interesants. Es viņu tā kā pētu no pat tāda antropoloģiska viedokļa, jo tas, kā es sāku guļamistabā, uzrakstīju savu pirmo dziesmiņu uz papīra lapas, un pat nebija, kur viņu tā baigi iespēlēt, jo nebija voice memo. Tas process ir vienkārši mainījies pa 180 grādiem. Vai mani tas biedē? Nē. Tad ir atkal jautājums par mākslu, mūziku. Ja tas viss tiek ģenerēts un tas process paliek sekundārs, bet galamērķis ir svarīgs, ir tas produkts, tad mēs varam atvērt diskusiju. Jo iespējams, ka mākslas tā svarīgākā daļa ir varbūt šis process. Tas atkal ir jautājums, kam tad mēs īsti sekojam, jo bieži vien, kad es klausos kādu konkrētu mūziku, man arī ārkārtīgi svarīgi ir šī cilvēka personība, ja? Jo klausoties, piemēram, tavu mūziku, klausoties pērkonu. Ja? Man ļoti svarīgi ir, kas ir tie cilvēki. Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs īsti, man liekas, ka viņam nav tās pievienotās vērtības. Jā, viņš var analizēt datu. Ne viņš tas, es vēl nevaru pāriet uz to, ka man kaut kādīgi gribas viņu saukt tādā personalizācijā. Jā, tas spēj izanalizēt datus, var saprast, ko sabiedrība vēlas. Protams, var vairāk spēlēt caur mūziku uz kognitīvām prasmēm. Jā, tīri algoritmizēti, to iespējams mākslīgais intelekts var izdarīt labāk. Algoritmizēti, psiholoģiski un tā tālāk. Bet cik tas atkal dos to vēlmi sekot mākslīgam intelektam, nevis sekot dzīvam cilvēkam? Šis ir ļoti interesants process. Es piekritīšu Artūram Mednim, mums bija saruna par šo, jo viņš ir ļoti liels eksperts šajā jomā. Un, viņš teica, Agnes, nebaidies, jums mūziķiem viss būs labi, jums tieši cena celsies. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīvajiem cilvēkam cena pacelsies, jo īstenībā visi varēs kaut ko saģenerēt. Tad kas notiek? Mainās tirgus, kaut kāda piesātinātība ar kaut kādiem ļoti virspusējiem produktiem. Īstenībā tagad jau ir ļoti liela industrijā tāda diskusija par to, kas notiek par Spotify, jo tur tiek lādētas iekšā šīs dziesmas non-stopā. Un tur arī bija liels tāds skandāls par to, ka topā ir kaut kāda dziesma ar mākslīgu grupu, kura vispār neeksistē. Tie ir īsti stāsti. Vai tas ir kaut kas labāks vai sliktāks? Vispār arī šīs jaunās paudzes atšķirība no tā, ko tu saki, man ir svarīgs cilvēks. Viņiem īstenībā nav svarīgs šis cilvēks. Viņiem ir svarīgi, ka viņi vienkārši kaut ko klausās, un tas, ka tur ir kaut kāda Anna Taylora vai Džona, viņiem vienalga. Tā kā tas arī kaut ko maina. Un man kā mūziķim šis ir ļoti interesanti. Es, protams, gribētu apelēt pie tā, ka mūzika ir terapeitisks process un bez gala produkta, kas ir komerciāls, tam procesam ir ļoti liela nozīme. Tāpēc šis jautājums arī vairāk bija saistīts ar tavu specializāciju, jo tu it kā saka, vajag izmantot mākslīgo intelektu, bet tajā pašā brīdī, vai tu nejūti apdraudējumu. Tā kā īstenībā ļoti labs ir tas, ka tas cilvēks paliks svarīgs, un te arī izglītībā daudz ir minējuši, ka nākotnē dzīvu skolotāju varēs atļauties talantīgie, jo tas arī ārkārtīgi interesanti ir, jo ja tev nav motivācijas piemēram, mācīties, tad nav tā, ka arī skolotājiem, piemēram, ir ļoti liela motivācija mācīt nemotivētos. Tad tā ideja tāda, ka dzīves skolotājs būs vairāk tāda kā ļoti liela ekstra, un tad liela daļa mācīsies ar mākslīgu intelektu palīdzību. Tās ir tādas futurologu idejas. Nobeidzot šo sarunu, mēs parasti uzdodam tādu filozofisku jautājumu, tad varbūt arī tev, manuprāt, bet īstenībā tu pārēc, bet varbūt arī atbildēsi to jautājumu, jo tad, kad tas notiks, un tas skolotājs tiešām paliks kā tāda ekskluzīva lieta, tad arī celsies tā sapratne par to, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, un tas prestižu jautājums būs atrisināts. Tā kā paldies mākslīgajam intelektam. Par šo es īstenībā tik tālu vēl nebiju aizdomājies. Paldies par to. Tad nobeigsim tādu skaistu filozofisku jautājumu. Tavā dzīvē uzdoto mirkli, kas tad dod vislielāko jēgu? Vislielāko jēgu šobrīd dod tiešām šis izglītības projekts. Kā mūziķe, dziesmu autore, es jūtos absolūti realizējusies un teikšu godīgi, šis process man vairs neizraisa tādas megalītiskus pārsteigumus. Vienkārši tas ir process un tā ir tāda labi iemīta taka, kuras ļoti labi zinu, un man viņa ir ļoti mīļa un tuva. Bet tad, kad pie manis ierodas 16-gadīgs puisis, un viņš saka, ka viņš grib piedalīties zvaigznāju dziesmu sesijā, un viņš grib būt producents, un es viņam jautāju, vai viņš
māk producēt, tad viņš saka, jā, viņš ir iemācījies to darīt savā skolā, jo viņa skolā ir zvaigznāja klase. Tad šis ir tāds moments, kur es ļoti novērtēju, man viņš ir ļoti svarīgs, jo es vēlos, lai no skolām nāk ārā šie bērni, kas grib būt piederīgi manai industrijai, un viņi izdara tādu ļoti apzinātu izvēli, vai viņi grib to darīt, un viņi nevis negrib to darīt, jo viņiem nav bijusi iespēja vai sapratne. Viņi apzināti ir izdomājuši, ka es to gribu vai negribu, jo viņi varēja to pamēģināt. Es esmu Montessori pedagoģijas fans, es ticu videi, es ticu telpai, es ticu pieejamībai un arī runāt par iekļaujošu izglītību. Tas viss ir saistīts. Es esmu tāpēc ļoti iedvesmota un es gribu rezultātus. Man šie mazie rezultāti ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā, jā, tiekamies izglītības konferencē, tur paralēli notiks arī hackathons, kur šie jaunieši būs satikušies. Vēl mums būs arī tehnoloģija izstāde blakus. Tā kā es gribu, lai industrijas tilts ar skolu pat vairs nav tilts. Es gribu vienkārši, ka viņi šitā rociņās kopā staigājās. Un skolotāji redz, kas notiek industrijā, un viņi saprot to vidi un to mūsu lauku. Tāds ir mērķis. Mūsu mērķis ir satuvināties. Paldies liels, cienījamie skatītāji, klausītāji. Pie mums aprit prasmē viesojās Agnese Rakovska, sociālā uzņēmuma Zvaigznāja komanda, dibinātāja un arī vadītāja. Un es domāju, ka šajā tiešām raidījumā gandrīz vai stundas garumā ļoti daudz Agnese Rakovskas fani paskatījās uz tevi no nedaudz cita skata punkta, kas, manuprāt, dod vēl lielāku pievienoto vērtību, gan ņemot vērā tavu izglītību, pieredzi un tas, ko tu dari. Un mans novēlējums ir saglabāt to entuziasmu, saglabāt to dzīves jēgu un prieku un turpināt darīt vēl vairāk. Un, protams, lai veiksmīga konference 21. marts Latvijā pirmā izglītības mūzikas starptautiskā konference. Paldies liels. Paldies. Un lai veicās.